Klau, gribētu pastāstīt par starptautisko certifikāciju projektu vadītājiem. Viņas ir vairākas, ja mēs skatāmies, ir 3 lieli ziloņi, uz kuriem balstās visi starptautiskā projektu vadīšanas standarti, metodoloģijas, pieejas, metodas, kā nu kurš viņus sauc. Tā ir IPMA, PMI un PRINCE2. Principā 3 lieli vaļi, ja mēs skatāmies uz projektu vadītāju to arēnu. Kāpēc man patīk tieši IPMA certifikācija? Viņi atšķirās ar to, ka tie 2 iepriekš minētie, viņi vairāk fokusējas uz metodoloģiju. Viņi pasaka, ja tu darīsi lietas šādi un nekā savādāk, tev projektā būs beigās veiksme. Un īstenībā, diemžēl tā tas nav. Katrā projektā sniegs uz galvas uzkrīt jūlija vidū tās bedres, kurās mēs iekāpjam. Viņas ir dažādas un viņas ir atšķirīgas. Un, protams, ka nav vienas formulas, pēc kuras vadoties mēs varam teikt, ja es darīšu to un darīšu šito, tad beigās būs veiksme. Ja? Diemžēl tā nav. Projektu vadībā tā nestrādā. Un tieši IPMA certifikācija starptautiskā, viņi fokusējās uz kompetencēm. Viņas pasaka, projektu vadītājiem ir jābūt tādām un tādām zināšanām, tādām un tādām spējām, dotībām. Un ar šīm kompetencēm, kuras viņam ir, ar šīm viņš var tikt galā, principā, ar jebkuru projektu. Jebkurā industrijā, jebkurā vidē, iemetot iekšā projektu vadītāju, viņš tiks galā. Un tāpēc man šī starptautiskā certifikācija saist visvairāk, man viņas vismīļākā sirdī ir. Un iesaku arī jums pastīties un fokusēties uz kaut ko, kur vērtē tieši jūsu kompetences.